Ir pienācis laiks apskatīties, kā zootopijas varoņi izskatās reālajā dzīvē, tāpēc esiet gatavi, jo daži no tiem nav tik mīlīgi kā filmā. Sāksim ar galvenajiem varoņiem. Džūdija Hops. Džūdija ir visjaukākā policiste visā zootopijā, bet neskatoties uz to, ka viņa ir diezgan maza, viņa ir ļoti veikla un ātra. Un tas ir tāpēc, ka viņa galvenokārt ir balstīta uz divām trušu sugām. Pirmkārt, mums ir Eiropas trusis, kas ir diezgan ātrs un veikls. Tāpat kā Džūdija, kad viņa dzenas pakaļ ļaundariem, bet, lai viņa izskatītos pūkaināka un mīlīgāka, viņa tika balstīta arī uz kokvilnas astes trusi. Un no šo divu kombināciju rezultāta radās Džūdija Hopsa. Un, ja jūs to nezinājāt, viņas uzvārds ir diezgan tiešs joks par trušiem, jo angļu valodā hob nozīmē lēkt, tāpēc viņu būtībā sauc Džūdija Lēcīte. Un, protams, mums ir jārunā par Niku Vaildu. Mēs zinām, ka viņš ir viens no viltīgākajiem un vientuļākajiem zootopijas tēliem, un draugi, tās nav tikai nejaušas īpašības. Šis izskatīgais lapsēns dalās ar tām pašām īpašībām, kādas ir viņa sugai arī reālajā dzīvē. Viņš ir balstīts uz sarkano lapsu, kas ir visizplatītākā un visplašāk sastopamā lapsa pasaulē. Viņi ir ļoti gudri, un ģimenes lietas viņiem īsti neiet pie sirds. Viņu nevar pieradināt, un no tā arī viņa uzvārds – Wilds, jo angļu valodā to varētu saprast kā savvaļas, lai arī kā būtu.